Latvieši pasaulē dzīvo simtiem un pat tūkstošiem kilometru attālumā no savas vai savu priekšgājēju dzimtenes, taču 18. novembrī ļoti daudziem no viņiem tas nebūtu nemazina prieka un pacilātības sajūtas. Un spriežot pēc latviešu notikumu kalendāra diasporā, 18. novembra pasākumi nedēļas nogalē pirms vai pēc svētku datuma notiek vairāk nekā 45 dažādās vietās, un tie noteikti nav visi pasākumi. Un viens no tiem norisinās šeit pat Londonas sirdī šajā vakarā, kur latviešus un viņu draugus priecēs koris, dejotāji, koklētāji un amatieru teātris. Šeit uzaugot Anglijā, mēs 18. novembrī bija ļoti svarīga un svinīga diena mums. Es atceros Latvijas skolā, vai tas bija Londonā, vai Straumenos, vai Bradfordā, vienmēr kaut kur. Jūs par to runājat ar ļoti lielu mīlestību. No kurienes jums šī mīlestība, ņemot vērā, ka jūs esat dzimusi un augusi citā valstī? No manas mammas un vecmammas un vectēti. Es domāju, uzaugot šeit Anglijā, es vienmēr sapratu, ka es biju Latvija. Un es biju lepna par to. Un tad bija tādīs laikos, kad cilvēki nezināja, kas tā Latvija bija. Un viņi nevarēja saprast, kāpēc es runāju kaut kādu svešu valodu. Un mana mamma tagad aizgājis, bet šīs svētkos es vienmēr jūtu, ka viņa ir šeit ar manīm. Vai 18. novembris nozīmīgs arī jums? I think now it does, yeah. We've been together for almost 15 years. And seeing how important it is to Selga and her family and to everybody here, it's a wonderful thing to be a part of. 18. novembris Latviešu apvienībā ir viens no svarīgākajiem un centrālākajiem pasākumiem. Tas mums parasti saved kopā ap 100-200 parīziešu, francūžu, kuri grib svinēt valsts svētkus, un tas mums dod iespēju atcerēties Latviju, pieminēt Latviju savā sirdī. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo šobrīd ārzemēs ir tik daudz latviešu, kuriem nav iespēja izbaudīt šo svētku sajūtu Latvijā un dot bērniem iespēju saprast to, kas ir Latvija un latviskums. Ir tik patīkami atcerēties bērnību, dejojot pudeliņu tāgetiņu un cūka griķules. Tas tiešām ir prieks. Mazo bērnu priekšnesumus es sajūtos aizkustināta par to, kad cik pasakaini ir vecāki, ka viņi cenšas saviem bērniem mācīt un nodot dejas un dziesmas kultūru. Visu, ko var vēlēties, lai tas tā arī turpinātos. Koncerta laikā apbalvojām mūsu līdzcilvēkus ar balvu Latviešu sirdsdarbs Īrijā. Mēs ar viņiem ļoti lepojamies. Un arī šogad mēs zinām un redzam, ka latvieši Īrijā spēj uzburt Latviju šeit pie mums. Kādas ir sajūtas aizvadot šīs svētku dienas pasākumu ārpus Latvijas? Ziniet, ļoti koncentrēti siltas, es tā teiktu, jo Latvijā mēs tā izējām uz ielas kaut kur un ir daudz cilvēki, bet šita likās, kad ir vienā telpā tiešām tā kā Latvijas gabaliņš iekšā. Es kā nesen sāku dzīvot ārpus Latvijas un es vēl joprojām jūtu ļoti lielu tuvumu kopā ar savu zemi un saviem cilvēkiem. Es domāju, ka pavadīt laiku kopā ar latviešiem šajos svētkos ir ļoti svarīgi. Arī dzīvojot ASV, tā vienmēr būs svētku diena, un man ir ļoti liels prieks, ka mēs to varam kopā svinēt biedrības namā. 18. novembris mūsu ģimenē ir svarīgs svētki. Mēs esam 4, mēs 2 un mūsu 2 puikas, 8 un 11 gadi.
Viņam piedalās latviešu skolās gan San Diego, gan Losanģelosā. Vakar mēs bijām San Diego pasākumā, kurā atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu. Bija tā iespēja uzvilkt latviešu tautas tērpus, dziedāt dziesmas, piedalīties dažādās dejās. Un bērni visu šo nedēļu ir mācījušies dziesmas, gan arī tautas dziesmas un dzejolīšus. Vienā svinēšanā. Es jau 9 biju šeit namā jau un palīdzēju visu sakārtot drusciņu un savas notis saliku, man bija dziesmas jāpārbāda un tad es biju uz baznīcu. Un es noskatījos visus esos priekšnesumus un runātājus un iedzeru vēl glāzīt vīnu. Līva Karlsone sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.